Vēstures liecības vēsta, ka tieši pirms 100 gadiem 3. februārī iekšlietu ministrija apstiprinājusi Sasmakas pilsētas vārda maiņu, to pārdēvējot par Valdemārpili. Šāds vārds pilsētai piešķirts par godu dižgaram Krišjānim Valdemāram. Domājām, ka šai ziemā, kad tie pasākumi nav tik daudz, kāpēc pašiem sasmacniekiem, jeb tagad jau Valdemārpilniekiem, atkal neuzjundīt to, ka viņi nes dižgara vārdu, turpinot Krišjāņa Valdemāra 200 gadu svinības. Svētkus atklāja ar dižu sārtu iedegšanu. Šobrīd Valdemārpils apvienības pārvalde ir bez vadītāja, tāpēc savus novēlējumus pilsētai bija aicināti uzrakstīt un iemest kādā no dižu sārtiem, lai tie piepildās iepriekšējie pārvaldes vadītāji un Telsa novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš. Mēs kopā ar Valdemārpils un Lūbas kultūras nama vadītāju Sigitu Līdaku skatījāmies arī senos rakstus un dokumentus. Un tur bija rakstīts, ka svētkos Valdemārpilī, Dupurkalnā un Dzirnavu kalnā tiek kurti dižu sārti, lieli ugunskuri. Un tad izdomājam, ka arī šajos vārdienas svētkos mēs varētu pacelt gaismā šo seno tradīciju. Iesim tajā virzienā! Ikvienam iedzīvotājam bija iespēja izstaigāt jauno pastaigu maršrutu kuģīša formā. 18. novembrī, tad, kad bija Talsos Latvijas skarta varētu iziet, tad jau es aizdomājos par to un jau skatījos ieliņas Valdemārpilī, kur varētu Latvijas skarta. Bet tad es apslimu un tas man nesanāca, bet šī bija tā izdevība, kā es iedomājās. Ines nāca piedāvāja un tad es teicu, kāpēc gan ne? Redziet, mums sanāca ar visu būru. Un tas ir tik ļoti labi simbolizē Valdemārpils šo te seno heraldiku, jo jau 1925. gadā ir apstiprināts ģērbons, kurā ir šī te buru laiva. Un tagad mums ir arī maršruts tur ir buru. Gājiens bija ļoti labs, ļoti laba kompānija bija, iepazīstināja ar Valdemārpils nezināmajām vietām. Forši. Bišķiņa bija vēsi, bet kustējāmies ātrāk. Es kustējos ātrāk un bija viss kārtība. Dzirdēju, ka 5 kilometri laikam tas ir, domāju, kad izietu, bet man šeit jāatrodās. Noteikti, ka to arī izdarīs kādu reizi, varbūt, kad ar bērnu kopā ar ģimeni iziesim. Tāpat viena no galvenajām svētku sastāvdaļām bija svētku tirciņš. Zinu personīgi te vairāks cilvēks, kas tikai tāpēc brauca, lai iepirktu tirdziņus, jo, ja grib nopirkt pīrādziņus un tādus, tad ir diezgan jābrauk kā riņķī no vienas puses uz Dundagu, uz Kandavu, un diez vai kāds to darīs. Vieglāk ir, ka viss ir vienā vietā un var sapirkt, jo tāls tirgotāji mazāk mainās, tad šeit varbūt kaut kas jauns ir un var dabūt kaut ko papildus. Pasākumā apmeklētāji ir pārliecināti, ka Valdemārpils vārda dienas svinības noteikti jāievieš kā jauna tradīcija. Tāls šogad 2. reizi svinēja un cilvēki, manuprāt, bija jau 2 reizes vairāk, jo kaut kur jau bija izskanējis, kad tāds pasākums ir, kad ir labi un es domāju, jau katru gadu taisīs, jo aizvien vairāk un kvalitatīvāk tas viss paliks. Tas ir gods, jo tas ieies vēsturē un līdz ar to, ka man ir fotoaparāts līdzi. Jo es katru reizi, kā arī eju šo gadu laikā, man ir fotoaparāts līdzi un bildes man būs un tā. Un pēc 100 gadiem šo bildi taisīja Liena Fidriksāna un 100 gadus pasākumā. Man patīk šī ideja. Ir vērā ņemama lieta. Jāturpina, noteikti jāturpina, jā. Niceta Anna Stariņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalni.